Ogrē šomēnes beigusies kādas ielas rekonstrukcijas sabiedriskā apspriešana. Pilsoniskā aktivitāte ir bijusi, bet viedokļi atšķiras. Vienu uzsver nepieciešamību uzlabot satiksmes drošību, otri grib saglabāt zaļo zonu. Viedokļus apkopoja Ogres televīzija. Pirms 2 gadiem ieceri par veikala būvniecību Ogrē tā saucamajā klusajā centrā Parkielā noraidīja vairums vietējo iedzīvotāju. Tirzniecības vietas izveide paredzēja tostarp labiekārtot centra zaļo zonu un sakārtot apkārtējo ielu tehnisko stāvokli. Lai ar veikala būvniecības ideju šobrīd pieklususi, joprojām aktuāls ir jautājums par parka ielas rekonstrukciju. Kādi te ceļi briesmīgi, vispār ratiem nevar normāli pabraukt neko. Iela ir pilnīgi jārekonstruē līdz tam posmam, kur ir rekonstruēts tas tīnužu gabals. Es domāju, ka tur nevajag neko rekonstruēt. Un nezinu, man liekas, galvenais, lai paliek tur tas zaļais laukums, kas ir. Ogres noda pašvaldība gada sākumā veikusi sabiedrisko apspriešanu par ieceri veikt ielas rekonstrukciju, jo veiktais būvvaldes audits apliecina 100% ceļa tehniskā stāvokļa nolietojumu. Apspriešanā piedalījušies vairāk kā 500 ogrēniešu, vairākums gan norāda, ka līdz ar rekonstrukciju pilsētā mazināsies zaļā zona, tāpēc atbalstu paudusi viena daļa. Lielākā iedzīvotāja daļas tā pretestība bija par to, ka šeit varētu attīstīties tāda kā maģistrālā iela, tātad par to palielinātos transporta līdzekļu skaits un ātrums būtu tāds kā pilsētā noteikts. Savukārt centrā esošā bērndārza pārstāvja uzmanību vērš uz satiksmes drošības jautājumu. Nav nevienas pārējas tieši pie bērndārza. Lapuielā ir it kā vienvirziena kustība, bet automašīnas tur ir ļoti liels daudz un arī ātrums nav mazais. Izvērtējot publiskajā apspriešanā iesniegtos viedokļus, būvvalde veikusi izmaiņas ielas kategorijā, paredzot to kā daudzdzīvokļu nama iekškvartāla ielu. Atzīmēt arī iedzīvotāju vēlmi strīdīgajā ceļa posmā plānotā stāvlaukuma vietā izveidot iekoptu parku ar bērnu rotaļu laukumu, kā arī transporta līdzekļiem paredzētās ielas vietā veidot gājēju velosipēdu celiņu. Par ieceri saglabāt pilsētas centra zaļo zonu gan iestājies arī vairākums Ogres no domas deputātu, noraidot būvniecības ieceres apstiprināšanu. Dats Tribotska, Zane Dāle, Artis Supa, Ogres televīzija.